Es esmu beidzis knapi vakarskolu, bet es varu iemācīt šo te finansiālo brīvību, jo savā biznesā un savos darbos un ar savu šo te mentālo ceļu es esmu ieguvis 10 000 eiro mēnesī. Visa veiksmes atslēga ir atbrīvošanās no emocijām. Tādēļ, ja jūs uzdodat jautājumu, kādēļ nav finanses, nesat atbrīvojušies no saviem emocijām. Kādēļ jums ir sliktas attiecības vai nevēlamas attiecības? Jūs nesat sakārtojuši savas emocijas. Kādēļ nav veselība? Nesat sakārtojuši savas emocijas. Es zinu, ka izglītots cilvēks var pierādīt oligarham, ka viņš ir idiots. Bet skatoties no augšas uz šiem abiem diviem cilvēkiem, ir saprotams, kurš pa īstam ir idiots. Kurš dzīvo to idiota dzīvi? Izglītots vai finansiāli brīvs? Ko tad gala rezultātā nozīmē izglītība? Krieviski vārds obrazovanie, veidot tēlu, izveidot tēlu. Kādu tēlu, priekš kam, ar kādu funkciju, tas ir katram pašam jāapzinās. Tādēļ arī daudz klientu dodās pie manis ar 2, 3 augstskolas izglītībām. Pie manī, kurš ir pabeidzis vakara skolu knapi, prasa iemāci man, kā es varu sasniegt finansiālo brīvību. Un es viņiem mācu, un viņi ir šokā par šīm elementārajām lietām, ko augstskolā nemāca. Cits mērķis, cita funkcija, cits uzdevums, pilnīgi cits mindsets.